Gribēju tev parādīt savu pēdējā laika mīļāko frizūru priekš sporta zāles, izmantojot Got2b Glued produktus. Sākumā matus izķemmēju, nodalu celiņu, tālāk vienkārši ar pirkstiem gara ausīm paņemu matus, piepalīdzu ar ķemmi, paņemu matu gumiju un uztaisu tādu kā pagaidu asti Got2b Glued Spiking Gel. Ļoti bišķiņi. Viņš ir tāds diezgan biezs, tāpēc svarīgi sākumā viņu bišķiņi iestrādāt rokās, lai viņu vieglāk būtu izlīdzināt. Izņemu matu gumiju, izmantojot saru ķemmi, pavisam pielīdzinu un ieķemmēju vēlamajā virzienā. Atkal taisu asti, bet otrajā reizē neizvalku viņu līdz galam un atstāju šādu te ļipiņu. Frizūra pa lielam ir gatava, tagad nedaudz pieslīpēsim. Izmantoju matu laku un uzpūšu uz tās ļipiņas, nesāk šļukt ārā. Tāda forša bantīte sanāca. Noteikti daudz tiktokā esat redzējuši šos te hair wax sticks. Arī Got2b tagad tāds ir. Reāli pielīmēju jebkuru matiņu, kurš vēl joprojām jūtās, ka viņš ir brīvs un var lidot, kur viņš grib. Tāds jūt, ka vienkārši ar līmes zīmulu braukā pa matiem. Nodoties fričana kāda pielaizīt izskatās, vai ne? Pēdējo izmantoju Got2b matu uzatu skropstušu. Ar šo var ieveidot saucamās edges. Un pie reizes arī ielieku uzacis vietā. Nu tālūk, mana frizūra ir gatava, dodos uz zāli, taisīt lielos svaru pietupienus, trenēt savu bicīti. Šī frizūra patiesībā ir daudz noturīgāka nekā tev liekas. Ceru, ka tev noderēja. Tiekamies džimā!